Es jums stāstīšu par paškontroles nozīmi cukura diabēta gadījumā. Paškontrole cukura diabēta gadījumā nozīmē to, ka jūs savu cukura līmeni kontrolējat ar glikometru ikdienā. Zinošam pacientam ir iespēja izdarīt uz zināšanām balstītu izvēli attiecībā gan uz uzturu, gan fiziskām aktivitātēm, medikamentu lietošanu, kā arī cukura līmeņa rezultātu novērtēšanu, kas ilgstoši palīdzēs saglabāt labu dzīves kvalitāti un mazināt diabēta hronisko komplikāciju attīstību nākotnē. Daļa cilvēku, kas slimo ar diabētu, saka, ka viņus netraucē paaugstināt cukura līmenis asinīs, jo tas nesāp, un uzskata, ka tā tam ir jābūt. Taču tā nav taisnība. Ar regulāru paškontroli ikdienā jūs noskaidrosiet patreizējo situāciju savu veselības stāvokļu, samazināsiet atkarību no veselības profesionāļiem, noskaidrosiet, kāda ir glukozes līmeņa svārstība diennakts laikā un vai nozīmētā jūsu terapija ir adekvāta, kā arī spēsiet izvērtēt diētas ietekmi uz cukura līmeni asinīs. Jo biežāk jūs kontrolēsiet savu cukura līmeni asinīs, jo veiksmīgāk jūs panāksiet labu diabēta kompensāciju. Vēlreiz atkārtošos, paaugstināt cukura līmenis asinīs ikdienā var netraucēt pašsajūtu, tomēr tas sekmē vēlīno diabēta komplikāciju attīstību. Ja mēs runājam par diabēta vēlīnām komplikācijām, tad lielākoties tās ir lielo asinsvadu un mazo asinsvadu, kā arī nervu bojājumi, kas izpaužas kā paaugstināts infarkta un insulta risks, asinsapgādes un jušanas traucējumi kājās un kāju pēdās, līdz ar to ir sekojoši sliktāk dzīstošas brūces, diabētisko čūlu attīstība, kā arī, kas var novest līdz amputācijai. Protams, izpaužas arī kā diabēts kā retinopātija, kā redzes traucējumi, līdz pat aklumam, un diabēts kā nefropātija, kas ir nieru funkciju traucējumi, līdz pat nieru mazspējai, kas pasliktinās jūsu dzīves kvalitāti. Ar regulāru paškontroli ikdienā jūs variet sasniegt diabēta ārstēšanas mērķus, kas ir normāls cukura līmenis asinīs, jeb laba diabēta kompensācija. Jūs saulaicīgi varēsiet konstatēt, ka kaut kas nav kārtībā ar jūsu veselību, un saulaicīgi griezties pie ārsta, lai uzlabotu diabēta gaitu un veselības kvalitāti. Šajā attēlā jūs redziet vispārējos cukura diabēta ārstēšanas pamatprincipus, kuri balstās uz medikamentozo terapiju, kura viennozīmīgi ieņem ļoti svarīgu lomu diabēta ārstēšanā, bet arī pareizi uztura pamatprincipi, fiziskās aktivitātes un, protams, paškontrole ieņem tikpat nozīmīgu lomu. Neviens medikaments nespēs saglabāt labu diabēta kompensāciju, ja ikdienā jūs neievērosiet pareizus uztura principus un neveiksiet paškontroli, kā arī nebūsiet fiziski aktīvi. Jums noteikti ir jautājums, kas tad ir laba diabēta kompensācija? Kādam būtu jābūt cukura līmenim asinīs ikdienā? Attēlā jūs redziet gan tukšas dušas cukura līmeni asinīs, gan 2 stundu pēcēšanas cukura līmeni asinīs. Un ja mēs runājam par labu diabēta kompensāciju jeb šiem ārstēšanas mērķiem, tad tukšā dušā cukura līmenim būtu jābūt līdz 6,1 un 2 stundas pēcēšanas līdz 8,0 mmol. Ja jūsu cukura līmenis asinīs ir virs 7,8 mmol tukšā dušā vai 2 stundas pēcēšanas virs 10,0 mmol ikdienā, tas nozīmē, ka diabēta kompensācija jeb gaita ir slikta, kas provocē šīs vēlīnās komplikācijas, par kurām es jau minēju. Ja jums ir paaugstināts cukura līmenis asinīs, jums saulaicīgi jāgriežas pie sava ārstējošā ārsta, kā arī pašam ir jāpārskata gan jūsu uztura paradumi ikdienā, gan arī fiziskās aktivitātes esamība ikdienā. Galvenais paškontrols, jeb cukura līmeņa mērīšanas moto ikdienā ir nevienu sliktu glikēmijas analīzi, jeb cukura līmeņa analīzi neatstāt bez darbības. Ja mēs runājam par rīcību, jeb darbību, tad šis paškontrolē iegūtais rezultāts, jeb cukura līmenis asinīs, ir jāizvērtē un ir jāseko aktīvai rīcībai. Ja jūs lietojat insulīna terapiju, tad jums ir jāpārunā ar savu diabēta apmācības speciālistu vai ārstējošo ārstu, kādas ir iespējas mainīt šo insulīnu devu. Ja jūs lietojat tablešu terapiju ikdienā un jūsu cukura līmenis ir paaugstināts, ir jāizvērtē jūsu uztura režīms. Ja jūsu cukura līmenis ir ikdienā regulāri paaugstināts, griežieties lūdzu pie sava ārstējošā ārsta. Bez ikdienas cukura kontrolas asinīs neaizmirstiet arī par citiem izmeklējumiem, kas pieder pie diabēta paškontroles. Šajā gadījumā ir ļoti būtiski noteikt glikēto hemoglobīnu, kas norāda vidējo cukura līmeni asinīs par pēdējiem 2 līdz 3 mēnešiem. Šo analīzi jūs variet veikt pie sava ģimenes ārsta vai pie endokrinologa.
Lai izvērtētu pareizi glikēto hemoglobīnu, jūs redziet attēlā tātad tabulu, un ja, piemēram, jūsu glikētais hemoglobīns ir 9%, tad iepriekšējos 2 līdz 3 mēnešus jūsu cukura līmenis ir bijis aptuveni 11,8, kas norāda par sliktu diabēta kompensāciju. Jūsu ārstēšana ir jāpārskata, ja glikētais hemoglobīns ir virs 7,5%. Bez glikētā hemoglobīna ir jānosaka arī arteriālais spiediens, kardiogramma, asins lipīdu rādītāji 1 reizi gadā, kreatinīns asinīs 1 reizi gadā, kas norāda par nieru funkciju, mikroalbuminūrijas tests arī 1 reizi gadā, kas norāda par nieru funkciju. Ir jābūt kontrolē pie oftalmologa, jeb acu ārsta 1 reizi gadā, kas ļaus saulēcīgi atklāt diabētisko retinopātiju un ārstēt to. Ir jābūt pēdu apskatei un izmeklēšanai, kur noteikts tiek perifērais pulss, vibrācijas sajūta, spiediena sajūta. Neretāk kā 1 reizi 6 mēnešos, kā arī ķermeņa svara kontrole 1 reizi nedēļā. Nemēģiniet sevi pārliecināt, ka spējat pēc pašsajūtas noteikt savu cukura līmeni asinīs, jo paaugstināt cukura līmeņa simptomu gaidīšana ir bīstama. Labāk to novērst laikus, lai neveicinātu šo vēlīno komplikāciju attīstību, kas traucēs jūsu dzīves un veselības kvalitāti. Atcerieties, ka cukura līmenis asinīs ir jākontrolē regulāri. Biežāk uzdotie jautājumi, kad un cik bieži kontrolēt cukura līmeni asinīs. Otrā tipa diabēta pacientiem, kur lieto tablešu preparātus vai ievēro tikai diētu, optimāli būtu jākontrolē cukura līmenis 2 līdz 3 reizes dienā, izvēloties 2 dienas nedēļā. Noteikti jābūt gan tukšas dušas, gan pēcēšanas cukura līmeņa rezultātiem. Ja jūsu cukura līmenis ir labs, tātad atbilst normām, jūs variet kontrolēt arī retāk. Cukura diabēta pacientiem, kas ārstēšanā saņem insulīnu, cukura līmenis jākontrolē vismaz 4 reizes dienā, katru dienu, vai pat arī biežāk. Daži pacienti jautā, kā rīkoties, ja rezultāti atšķiras no mērķa glikēmijas rezultāta. Ir vairākas iespējas, ko darīt šajā gadījumā. Ir iespēja mainīt insulīna devas, pārskatīt uztura režīmu, pārskatīt fiziskās aktivitātes esamību. Bet ja jūs tomēr nespējat atbildēt uz šo jautājumu, griežieties pie sava ārstējošā ārsta vai diabēta aprūpes māsas. Atcerieties, biežāka cukura līmeņa kontrole nepieciešama, ja ir blakus slimības, grūtniecības gadījumā, hipoglikēmija un nejusšana gadījumā, brīvdienās un atvaļinājuma laikā, ja mainiet ierasto vidi, uztura un dienas režīmu, ilgstošas un smagas fiziskās slodzes laikā, ja jūs ilgstoši vadiet automašīnu un ja jūsu terapija tiek pārskatīta un tiek mainīta.